lai mums žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Uzklausīsim Dieva vārdus no Lūkas evaņģēlija 7. nodaļas. Tur kāda centuriona kalps, kas tam bija dārgs, gulēja slims uz miršanu. Izdzirdējis par Jēzu, tas nosūtīja pie viņa Jūda vecajos ar lūgumu, lai viņš nāk un glābtu viņu kalpu. Ieradušies pie Jēzus, tie viņu dedzīgi lūza sacīdam: viņš ir tā cienīgs, ka tu viņam palīdzi. Viņš mīl mūsu tautu un ir uzcēlis uz sinagogu. Un Jēzus devās ar tiem ceļā. Kad viņš vairs nebija tālu no tā nama, centurions sūtīja pretī savus draugus, likdams sacīt: kungs, nenopūlies, es neesmu tā cienīgs, ka tu ienāc manā namā. Tādēļ es arī neturēju sevi par cienīgu nākt pie tevis, bet dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts. Arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, un man ir padotie kareivji. Kad vienam es saku, ej, es iet, un citam nāc, viņš nāk, un savam kalpam dari to, viņš dara. To dzirdēdams Jēzus izbrīnījās par viņu un pagriezies pret ļaužu pūli, kas viņam sakoja, teica: es jums saku, tādu ticības neesmu atradis pat Izrēlā. Un tie, kas bija sūtīti, atgriezās mājās un atrada slimo kalpu veselu. Āmen. Lūksim Dievu. Mēs Tev lūdzam, debesu Tēvs, Jēzus vārdā. Lai mēs varam saprast šos vārdus, lai mēs saprotam to, ko nozīmē ticēt uz Jēzu Kristu. Un cik tas svarīgi ir paļauties uz katru viņa vārdu, jo viņam vārdi ir mūžīgās dzīvības vārdi un mūžīga patiesība. Āmen. Mūsu pestītājs Jēzus Kristus ir arī dažreiz brīnīgs. Parasti Jēzu neviens nevar pārsteigt. Jēzu neviens parasti nevar izbrīnīt. Un cik es esmu lasījis Bībeli, tas ir noticis 2 reizes. Pirmajā reizē Jēzu izbrīnīja šis romiešu virsnieks. Izbrīnīja viņa ticību. Tāda ticība, kur Jēzus nebija iepriekš sastapis Izraēla tautas vidū. Bet šis cilvēks bija pagāns. Un otro reizi viņš bija izbrīnīts, un tas bija laikā, kad viņš bija savā pilsētā, Nācaretē, un tur viņš brīnījās par savas pilsētas ļaužu neticību. Abi šie gadījumi bija saistīti ar ticību. Tikai vienā gadījumā tā bija ticība, kura pietrūka Izraēlas cilvēkiem, un otrreiz tā bija ļoti, teiksim tā, nesaprotams ticības trūkums. Jo to, ko Jēzus bija darījis Galilejas zemē, to, ko viņš bija mācījis, tam visam vajadzēja būt jau saprotamam viņa pilsētā Nācaretē, bet viņš atnāca tur sludināt, viņu sagaidīja vienkārši tikai neticība. Un šī neticība pārvērtās arī tajā, kā Jēzu šajā pilsētā gribēja nogrūst no stāvas kraujas no kalna lejā, lai viņu nonāvētu. Un tātad, ja ticība ir tas, kas pārsteidza toreiz Jēzu, tad acīmredzot ir vērts saprast, kāda ir ticības nozīme. Kā Jēzus tam pievērš tik ļoti spēcīgu uzmanību, gan brīnoties par to, gan arī komentējot šo ticību. Tātad, kāpēc tas ir vajadzīgs? Varbūt bez ticības var iztikt. Tātad sāksim ar to, kāpēc ir vajadzīga ticība. Pirmais, ko gribētu pievērst uzmanību, ir tā, ko vēstules ebrejiem autors raksta par ticību, un 11. nodaļā vēstulē ebrejiem
Bībelā veltīta tiem cilvēkiem, kuri aprakstīti vecās derības notikumos, kuri ir ticējuši Dievam. Tur sākās ar Ābelu un turpinot uz priekšu ar dažādiem praviešiem. Un starp šiem dažādiem vārdiem, kuri bija ticējuši Dievam, šis vēstules rakstītājs iesprauda vārdus: bez ticības Dievam patikt nevar. Bez ticības Dievam patikt nevar. Jo tiem, kas nāk pie Dieva, pienākas ticēt, ka Dievs ir. Ar to šis autors arī saka, ka ticība ir dzīve. Kad mēs vai nu nometušies ceļos, vai piesālušies kājās, vai savās guļas vietās Dievu lūdzām, un īpaši jau bēdīgās situācijās daudzi cilvēki lūdz, tad arī ļoti svarīgs jautājums, vai tu lūdz Dievu tāpēc, ka nav citas izējas, vai tu lūdz Dievu tāpēc, ka tu tici, ka Viņš ir. Ja tu vērsies pie Dieva, Viņu vārdu pieminot, vai tu tici, ka Viņš ir. Un nākamais ir, kas tur patiek arī teikts, ka Dievs aptalgo tos, kas viņu meklē. Tātad vai tu tici, ka esi pazudis? Ja? Jo tev ir jāmeklē. Ja tu meklē, tas nozīmē, ka tu esi pazudis. Ka tu saproti, ka esi bez Dieva šajā pasaulē un tev viņš ir jāmeklē. Tavs bauslis tev to saka. Meklē Dievu, kamēr viņš ir atrodams. Meklē. Bet, lai meklētu, cilvēkam ir jāapzinās, es esmu grēcinieks. Kāpēc man Dievs ir jāmeklē? Tad pats sākums cilvēku attiecībām ar Dievu ir šī ticība, ka Dievs ir. Un otrs, ka mēs esam pazuduši un mums Dievs ir jāmeklē. Šie visi mūsu meklējumi, protams, nevar beigties ar labiem panākumiem. Jo cilvēces vēsturē, tāpat kā Dieva vārdos, ir pierādīts to, ka ja cilvēku Dievs atstāja savā vaļā, tas nozīmē, ka cilvēks sāk darīt to, kas viņam ir dabiski. Un mēs zinām sakā vārdu, ka vilks mūžīgi skrien uz mežu. Un runājot par cilvēku, mēs teiktu tā, ka cilvēks pēc savas dabas ir bezdievīgs. Tikko viņu kāds nespiež Dievu meklēt, viņš arī pārtrauc to darīt. Tāpēc, ka viņš ir cilvēks, piedzimis bez Dieva, piedzimis grēcinieks. Bet vispirms tam ir jātic. Un pasaulē tas ir raksturīgi, ka cilvēki negrib ticēt ne tikai tam, ka Dievs ir, bet problēma ir tāda, ka tie, kas tic, ka Dievs ir, ļoti daudzi no viņiem netic, ka viņi ir bijuši pazuduši bez Dieva. Viņi domā, ka pietiek tikai ar ticību, ka Dievs ir. Bet viņi netic, ka viņiem ir jāmeklē Dievs, ka viņi ir pazuduši. Dieva vārdi par to skaidri raksta. Visi ir grēkojuši, visiem trūkst dievišķās godības. Vai arī, piemēram, Dievs skatās uz cilvēku bērniem un meklē, vai kāds tur būs taisns, vai kāds tur meklē Dievu. Nē, nav neviena taisna, saka tas kungs. Nav neviena, kas meklē Dievu. Tātad brīvprātīgi no cilvēks no savas sirds Dievu nemeklē. Un tad kāds saka, bet mācītāji, bet man
tā bija, kad es noticēju Dievam, es viņu gribēju, es viņu meklēju, es viņu atradu. Redzi, tas ir tāpēc, ka tu nevis tici, bet tu tveries pie acīm redzamā. Un acīm redzamais kas ir? Tas esi tu pats. Tu atstāsti savu piedzīvojumu, to, ko tu redzēji. Ka vienu dienu piekriši man iešāvās galvā doma, ka ir Dievs. Tad es esmu šīs domas autors, es izgudroju. Otrs. Es nolēmu, ka es meklēšu Dievu, kāds viņš ir. Tātad tu tici, ka pats ar savu prātu un savu spēku atklāja lielo Dievu noslēpumu. Pats sāki meklēt un pats viņu atradi. Tava ticība ir nepareiza. Pareiza ticība ir tāda, ka paši ar saviem spēkiem mēs uz Dievu nevaram ticēt un viņu nevaram mīlēt un uz viņu cerēt. Pats Dievs mūs ir vedis šī ticībā. Pats Dievs mums atklāja, ka viņš ir. Un pats Dievs mūs lika, mudināja mūsu sirdī viņu meklēt. Katrs, kurš ir sācis meklēt Dievu, to nedarīja tāpēc, ka viņš to gribēja, bet tāpēc, ka Svētais Gars viņu mudināja uz šiem meklējumiem. Tad mēs ticam, kas ir rakstīts Bībelē. Mēs pat neskatāmies uz sevi, jo mans dzīves stāsts kļūst uzreiz savādāks, tikko es ieraugu, ka Dieva gars mani mudināja iet meklēt Dievu, pirms es vēl to apzinājos. Tātad nevis mani reliģijas meklējumi, nevis mani Dieva meklējumi, bet gan gara aicinājums tas bija. Tāpēc arī mans viedoklis par tā saucamo manu atgriešanos pie Dieva ir mainījies jau ilgu laiku. Nevis es atgriezos pie Dieva, bet Dievam izdevās mani atgriezt. Es nebiju autors, es nebiju iniciators atgriezties. Es nebiju lielais darītājs. Dieva gars bija tas darītājs, un viņam izdevās. Viņam izdevās. Un mēs varam droši teikt, ka šī ticība, kad mēs noticējām, ka Dievs ir, ka šis Dievs ir jāmeklē, ka tas ir paša Dieva gara iedvestas domas mūsos. Nākamais, kas ir ļoti svarīgi, ir tad, kad mēs dzirdam to evaņģēliju, par ko mēs klausījāmies Dievu vārdus. Brāļi, es jums pasludinu evaņģēliju, caur ko jūs tiekat glābti. Ļoti interesanti, kā apostols Pāvils izmanto šos vārdus sacīdams, ka pestītājs Jēzus, viņš neatrodās mūsu vidū, bet mūsu vidū atrodās viņa vārdi. Un ka Jēzus Kristus ir izvēlējies šos vārdus par instrumentu mūsu glābšanai. Tad viņam ir instruments, ar ko mūs glābt, jo pats viņš nevar būt šeit. Pats viņš ir pie Tēva, labās rokas, sēdies debesīs, kur viņš valda. Bet ko Jēzus dara? Viņš sūta Svēto Garu. Dieva persona, par ko mēs iepriekš klausījāmies pagājušo reizi, ar trīsviedību mācību. Šī Dieva trešā persona nāk mūs pārliecināt
ka Dievs ir, ka mums jāatgriežas no grēkiem, ka mums ir jātic Jēzum, ka Dieva tiesa jāņem nopietni vērā, ka Dieva tiesa par grēkiem ir reāla. Un tad šis cilvēks saskāries ar šo garīgo realitāti, ir spiests vai viņu noraidīt bailēs un dusmās, vai ar prieku pieņemt glābēju Jēzu. Jo krustā sists par grēkiem mūsu. Krustā sists par mums, tā rakstos ir teikts, Pāvils saka, un augšām cēlies trešajā dienā, kā rakstos ir teikts, augšām cēlies par mums. Tas ir evaņģēlijs, labā vēsts par Dieva mīlestību, un kā šī mīlestība tika piepildīta. Grēku piedošana, to mēs dabūjam ticot šim evaņģēlijam. Viņš tā saka, ka jūs to paturat tādā veidā, kā jūs saņēmāt, lai nebūtu veltīgi sākuši ticēt. Tātad, kad mēs sakām, es ticu uz Dievu Tēvu, es ticu uz Jēzu Kristu, ir svarīgi, ka šis evaņģēlijs netiek mainīts. Un lūk, kāpēc mums ir būtiski, ka nav mainīts evaņģēlijs? Jo, ja šis evaņģēlijs ir cits, tad tas nav vairs tas Jēzus, kurš par mūsu grēkiem ir. Tas ir pašizdomāts Jēzus, pašizdomāts Dievs, bet ne tas Dievs. Un redz, Kristus draudze un tās mācītāji senos laikos, apmēram viena gadsimta laikā pēc Kristus krusta nāves un augšām celšanās, izveidoja mums pazīstamo ticības apliecību. Un šī ticības apliecībā viņi iekļāva labo vēsti, evaņģēliju. Ticības apliecībā ir tikai vienā vietā. Ir baušļi. Ja precīzāk sakot, atbildība par baušļiem. Visa ticības apliecība ir labā vēsts. Ir Dievs, ir glābējs no grēkiem, kas izglābs mūs no nākamās tiesas. Tā ir labā vēsts. Kāpēc šī nākamā tiesa bija jāieliek iekšā? Tāpēc, lai cilvēki neteiktu, bet priekš kam mani jāglābi, ja ne no kā nav jāglābi. Tāpēc šis vārds tiesā dzīvos un mirušos ir ielikts, lai kristieši, kas apliecina šo ticību, atcerētos, Jēzus glābi mūs no nākamās tiesas, no Dieva nākošās dusmības par visu grēku. Tad viņš tiešām mūs glābi ar savu krusta nāvi. Tāpēc viņš saka, paturiet to nemainīgā veidā. Šis Jēzus, kā mēs ticam, ir miris par mūsu grēkiem un augšām uzcēlies par mūsu glābšanu, tad par mūsu mūžīgo dzīvību. Tas ir svarīgi. Tāpēc ticības apliecībā ir iekļauta šī ticība uz Jēzu Kristu. Tātad, ja bez ticības uz radītāju Dievam patikt nevar, tad bez ticības uz Jēzu Kristu mēs nevaram tikt izglābti no Dieva dusmām. Tad ir labi ticēt Dievam, bet tālāk ir jāklausa svētā gara mudinājumā pie Jēzus doties ticībā. Ko tas nozīmē tātad? Ticēt evaņģēlijam par Jēzu. Un kad tavs sirds tic šim evaņģēlijam, kā Pāvils raksta, tad mēs tiekam glābti, tiekam nemitīgi glābti ikdienas. Mēs tiekam glābti. Un starp citu tāda arī ir mūsu dzīve. Šajā dzīvē mums ir uzdevums sastapt Dievu, sastapt viņa dēlu Jēzu Kristu un ticībā uz viņu un
mīlestībā uz Dievu un tuvāko un cerībā uz Dievu valstību šo dzīvi pavadīt. Ticība, cerība un mīlestība. Tas ir šis mūsu uzdevums. Tāda ticība ir būtiska, lai mēs tajā nonāktu. Un kāpēc Jēzus brīnās par to? Vispirms Jēzus brīnās, un te nedaudz atkārtosim par trīsvienību. Viņš brīnās nevis tāpēc, ka viņš ir zaudējis savas Dieva īpašības, bet tāpēc, ka būdams cilvēka veidā, viņš pazemojās. Un tas nozīmē, ka viņš nevienmēr izmantoja savas mūžīgās zināšanas. Tātad Jēzus Kristus nestaigāja kā enciklopēdija staigājoša apkārt. Viņš to savas dievišķās īpašības izmantoja saskaņā ar savu tēva gribu. Mēs varētu teikt tā, tēvs viņu vadīja. Un kad tēvs viņam lika izmantot savas dievišķas spējas, tad Jēzus viņas izmantoja. Kad tēvs viņam lika būt kā cilvēkam, kas nozīmē būt izslāpušam, būt ar sāpēm, būt ar bēdām, būt ar ciešanām. Vai šī gadījumā viņš neko nezina vēl par šo cilvēku, par šo virsnieku, bet viņam tikai saka, ka viņš ir cienīgs, jo viņš mūs mīl un ir uzcēlis lūgšanu namu, jeb ebrejiem tas nozīmē sinagogu, vieta, kur sapulcēties un lūgt Dievu. Un Jēzus iet, un viņam nekas nav zināms par šo cilvēku. Un tad, kad viņš sastopās ar šī cilvēka ticību, viņa izbrīns un pārsteigums ir neviltots. Tas nav tāpēc, ka viņam trūktu Dieva īpašība, bet tāpēc, ka viņš dzīvoja saskaņā ar debesu tēvu teikto. Un debesu tēvs gribēja Jēzu patīkami pārsteigt vienkārši. Jo nevajag iedomāties, ka Jēzus bija ļoti bēdīgs, kad dzirdēja šos vārdus, ka centurions netur sevi par cienīgu nāk pie viņa. Un tad uzdosim jautājumu, vai mēs esam cienīgi nāk pie Jēzus? Jūdu vecie par šo virsnieku teica, viņš ir cienīgs nāk. Bet virsnieks teica, es neesmu cienīgs nākt. Nepūlies manis dēļ. Un Jēzus ticība ieraudzīja nevis tajā, ka viņš uzskatīja sevi par cienīgu, bet taisni otrādi, ka viņš vērsās nevis sacīdams, redz, es mīlu tavu tautu, godinu tavu Dievu un esmu uzcēlis lūgšanu namu par naudu savu. Un es domāju, tas bija ļoti dārgs pasākums. Un viņš savu mūžu ietaupījums, jo viņš bija vienkārši jaunākais virsnieks. Mēs domājam, kas tas centurions ir? Viņš komandēja 100 cilvēkus Romas leģionu. 100 cilvēkus. Viņš bija jaunākais komandieris. Un par to visu, ko viņš bija ietaupījis, vai kādreiz kaujas laukā sagrāvis kā trofeju, jo tajos laikos bieži vien sagrāmto laupījumu arī dalīja karavīru starpā, kuri riskēja ar savu dzīvību imperatoru labā. Tad arī kaujas laupījums viņam skaitījās patalgojums. Un lūk, viņš to visu bija atdevis Dievam. Bet ar to viņš nekļūst cienījams Dieva acīs. Ne šo dāvanu dēļ, bet tāpēc, ka viņš ticēja. Es neesmu cienīgs nākt pie tevis, bet Jēzu, tu neesi cilvēks vienkārši,
kuram vajadzētu aiziet līdz manām mājām, šķērsot slieksni, uzlikt rokas manam kalpam, lai viņš kļūtu vesels. Nē, tev pietiek pateikt tikai vienu vārdu. Tad viņš viņu salīdzināja ar Dievu, jo no vecās derības ir zināms, ka ir tikai viens, kas ar savu vārdu dara brīnumus, un tas ir Dievs. Šim pagānam Dievs bija devis ieskatīties labajā vēstī un ieraudzīt kaut ko tādu, ko Izrēlā bija grūti saskatīt. Un tāpēc Jēzus brīnījās, kā tas ir. Izrēlieši, kuriem ir viss, kuriem ir svētie raksti, praviešu skaidrojumi, praviešu sludinājums, kā Kristus ir kungs un Dievs, ka viņš ir valdnieks, ka viņš ir mūžīgais tēvs, bet viņi neko neredz viņā. Bet viens pagāns, kaut kur pieklīdis pie jūdu sinagogas, to ieraudzīja. Jā, ticība ir kaut kas tāds, par ko tiešām var brīnīties arī mūsu dienās. Un es vienmēr esmu teicis, lai kā man stāsta cilvēki, ir kādi brīnumi notikuši. Kaut kur esot, kaut kur kādā zemē Dievs ir mirušo uzcēlis augšā. Kaut kādā zemē un baznīcā Dievs ir dziedinājis vēža slimniekus. Kaut kādā vietā Dievs ir kādu izglābis no briesmīgām situācijām. Bet lielākais brīnums ir tas, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu. Ka mūsu dienās par spīti visspēcīgākajām mūsu smadzeņu apstrādēm, par spīti tam, ka nekad tik daudz zinātnieku nav bijuši ateisti. Nekad nav bijuši tik daudz kā mūsdienās. Un tomēr par spīti visai tai smadzeņu apstrādē ir cilvēki nevis vienkārši, kas turpina ticēt savu vecāku dēļ, kas viņus audzināja, bet kad ir loģiski, saprātīgi cilvēki. Un kaut viņi ir maz, bet viņi arī vienalga, viņi nāk un atzīst, ka Dievs ir. Un ka Dievu var atrast viņa dēlā, Jēzu. Kā viņš sacīja, kas mani redzējis, ir redzējis tēvu. Kā tādu cilvēku vēl joprojām ir, kurus Dievs atrod, un kuri notic, un kuri tiek izglābti, un par spīti tam, ka mēs esam tik vārgi savās miesas ciešanās un bēdās, un dažkārt arī mūsu prātiņš ir pavārgs. Ir brīnums, ka vēl joprojām kāds cilvēks neatlaidīgi turās ticībā pie Jēzus. Ir taču bija vieglāk šodien izmantot skaisto laiku un neapspriest šo jautājumu, ko nozīmē ticēt uz Jēzu. Kāpēc vajag ticēt? Ko tas man dod? Kāpēc atnākt uz baznīcu? Un atbildi ir vienkārši, kāpēc uz baznīcu? Tāpēc, lai es ticētu. Jo, ja tavā baznīcā, ja tavā draudzē par Jēzu stāsta, māca to, ko Jēzus māca, tad tā ir vieta, ko nenonieci, bet priecājies. Jo ir daudzas vietas pasaulē, kur uzrakstīts ir gan baznīca, bet Jēzus vārds gandrīz ir izzudis no turienes. Un viņš vairs neparādās sakarā, ka Jēzus ir Dieva tēls, viņš vairs neparādās sakarā, ka Jēzus ir mūsu grēku izpircējs, ka mums ir jāatgriežas no grēkiem un viņam jātic. Tas tā nav. Tas Jēzus vārds parādās kādā citā abstraktā sakarā, mīlēt visus. Un, kad mēs tālāk atšķitinām, ko tad tādīs baznīcās māca, mēs secinām mīlēt grēku,
Un mīlēt grēcinieku, bet nevis atsevišķi, bet abus kopā. Tad mīlēt arī to, ko grēcinieks dara. Un to ļoti daudzas baznīcas ir iemācījušās, lai būtu populāras, lai būtu vairāk naudiņas. Tātad nevis mīlēt to, ko Dievs mīl, un ienīst to, ko Dievs ienīst, bet mīlēt to, kas patīk pasaulē. Un tai patīk tieši, mēs arī tā varam saprast, viss pozitīvais. Jā, tikai ar plusa zīmi. Neko nesaka man negatīvi. Un negatīvs tas ir, nestāsti man neko, ka ir grēki, nestāsti, ka cilvēki ir grēcinieki. Saka, aizmirsti to, un tad mēs nāksim. Bet kā lai nonāk pie Jēzus, ja mēs neticam, ka esam pazuduši, ka mums ir Dievs vajadzīgs? Lūk, tātad, ja mēs paliekam pareizajā evaņģēlijā, tad mums ir jātic, ka Viņš miris par mūsu grēkiem, un ja Viņš ir miris par mūsu grēkiem, tas nozīmē, ka es, kas ticu, es ticu, ka es esmu grēkojis. Es ticu, ka es grēkojis, un tāpēc Viņš ir miris pār maniem grēkiem, izlējis savus asins pār maniem grēkiem, atdevis savu dzīvību pār maniem grēkiem, paņēma manu vainu, manu sodu sev un mani atbrīvoja. Un te mēs Jēzus ticīgie sēžam vai kā stāvam, bet ar šo apsolību, ka Jēzus ir paņēmis mūsu grēkus prom no mums, paņēmis mūsu sodu prom no mums, un Viņš ir cienīgs, lai mēs viņu pagodinātu. Un ja man pat šī dievkalpojumā neko nevajag specifisku no Jēzus, es neesmu, man ir dzīvē normāli. Šodien es varētu pat Jēzu nelūgt, man viss ir kārtībā. Bet pagodināt Jēzu. Viņš taču ir piedevis visus mūsu grēkus, izpircis tos, vainu noņēmis no mums un sev uzlicis virsū. Un savus labos darbus Viņš ir mums pieskaitījis. To visu Jēzus mums dara. Viņš ir cienīgs, ka viņu mēs pagodinām šajos dievkalpojumos, pagodinām Bībeles stundā, ka mēs viņu vārdu slavējam un ticības apliecībā to izsakām. Ir kāds cilvēks, kas teica mācītāji, bet kāpēc mums tā ticības apliecība katru reizi ir vajadzīga? Sākumā tā arī baznīca domāja, un pirmajos gadsimtos ticības apliecību vajadzēja vienkārši apliecināt, ka cilvēks tapa kristīts. Bet pamazām, kad kristiešu vajāšanas kļuva arvien nopietnākas, un viņas vajāja dažādos veidos, gan fiziski nonāvējot, vai pārdodot verdzībā. Vienkārši sagūstīja un pārdeva verdzībā. Vai arī mānot ar visādu filozofiju. Tad kristieši saprata, ka viņiem ir šī ticība jāpliecina. Ticība jāpliecina, lai iedrošinātu viens otru ciešanās. Ticība, lai varētu izteikt šo savu ticību, lai nebūtu man tāda ticība, es ticu uz Dievu. Bet ko tu tici uz Dievu? Es īsti tā nezinu, tur kaut ko mācītājs saka, es tā mēģinu klausīties to visu. Tā īsti nesaprotu, jā, bet kaut ko mācītājs runā priekšā. Ticības apliecība ir domāta, lai mēs saprastu un atkārtotu savu ticību. Lai mēs viens otram atgādinātu, ka ticība ir vajadzīga, ka ticība uz Jēzu, kas mira par mums un augšām celās, ka tā ir būtiska. Un lūk, kāpēc ir svarīgi, ka mēs to atkārtojam visi kopā, ka nevis daži cilvēki draudzē to dara, bet ka katrs no mums šo ticības apliecību dara. Ir tāpēc, ka tā mums personīgi ir vajadzīga, tā, kas apliecina viņu. Un tas ir neatkarīgi dzirdīgo valodā vai nedzirdīgo valodā.
ka šī ticības apliecība, viņa vienkārši atskan gan uz debesīm. Mēs tādā veidā godinam Jēzu. Mēs viņu godinam eņģeļa priekšā, apliecinot ticību. Mēs godinām viņu ļauno priekšā. Viņi to arī dzird. Mēs to godinām draudzes priekšā. Šo ticību apliecību atkārtojot. Mēs tanī stāstam, ko Dievs mūsu labā ir darījis. Tātad mēs godinām. Ticības apliecību viņi saprata, ka tā ir atkārtojama. Un ka to draudze visa kopā dara. Tas nav svarīgi ticības apliecību klausīties. Ticības apliecība ir svarīga apliecināt. Es to daru ar savu muti, ar dzirdīgo valodu. Jūs to darat zīmēs. Bet tā ir jūsu valoda. Bet dažādās valodās mēs ticības apliecību apliecinām viens otram debesīm un ellē. Lūk, kāpēc es aicinu šo ticību nepaturēt sevi, bet sākt ar dievkalpojumu un pievienoties visiem kopā ticības apliecībā. Mūsu tulks ir kā diriģents, un mēs visi kopā sekojam, lai to izdarītu, lai liecinātu debesīm, draudzēji, cilvēkiem un pat pašai ellē. Jēzus Kristus ir kungs. Viņš ir mans kungs, viņš mani ir atpestījis. Lūk, tas ir, kas mums svarīgi arī ticību apliecināt. Tātad ticība uz Dievu, ticība uz viņu dēlu, kas glāb mūs, un ticība, ko mēs apliecinām. Un visvienkāršākais veids atcerieties, tā ir ticības apliecība dievkalpojumā, kur neviens tev nekratīs ar pirkstu. Neviens neteiks, tu esi muļķis, ko tu runā. Tā ir vide, kur mēs ar ticības apliecību godinām Jēzu. Tāpēc aicinu vienmēr visus pievienoties šai ticības apliecībai, kā mana māte. Bet to darīt jau ar pirmajiem vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, sākt viņu uzreiz visiem kopā līdz pašam galam. Jo es ticu, Dievs ir, man ir grēks, bet viņš man ir izglābis, manus grēkus ir piedevis un mūžīgu dzīvību apsolījis. Tāpēc es ticu viņam un to apliecinu. Mūsdienās, protams, Jēzus nebrīnās ne par vienu cilvēku, un mums nav svarīgi Jēzu izbrīnīt ne ar ko. Bet saprast, ka Jēzus brīnījās tāpēc, ka ticība un tās apliecināšana, jo virsnieks apliecināja savu ticību teikdams, es neesmu tevis cienīgs, bet tu vari izdarīt žēlastību, saki tikai vārdu, tu to vari. Ja. Tu esi tāds, kas var. Ja. Tā bija viņa liecība cilvēku priekšā. Un arī mums ir sava liecība, labāka liecība, pilnīgāka liecība nekā šim virsniekam. Viņa kalps bija tūdaļ vesels. Es nezinu, kas ar viņu kalpu notika, es nezinu, kas ar šo virsnieku notika. Es tikai ceru, es tikai domāju, ka tad, kad Jēzus bija miris un augšām cēlies, ka šis virsnieks kļūt ticīgs uz Jēzu Kristu. Nevis vienkārši, ka Jēzus ir Dievs, kas var glābt, ko grib, bet ka es pieņemu viņa dāvanu un es nāku pie viņa, kaut arī es neesmu cienīgs, bet nevis palieku mājās, bet es nāku pie viņa, jo Jēzus ir cienīgs. Un es nāku nevis savu cienīgumu dēļ, bet viņš ir cienīgs. Un tāpēc man ir jānāk pie viņa ārā no savas mājas, ārā tur, kur ir Jēzus. Un ar
Jēzu mēs vislabākā veidā vienmēr satiksimies draudzē. Tāpēc arī šī diena jums ir labāka nekā citiem, kuri nav pavadījuši to Dieva namā, Dieva draudzē. Jums viņa ir labāka. Šodien jūs dzirdējāt, ticība ir svarīga, ticība ir jāpliecina. Un redziet, tas jums dos augļus jūsu dzīvē, jums būs labākas attiecības ar Dievu. Kad jūs apliecinot ticību, godināsiet Jēzu tādā veidā. Lai Dievs mūs svētī visus bagātīgi un dod mums šo priecīgu drosmi Jēzu un ticību uz viņu apliecināt vienmēr.